ko mums visums sūta caur maidzīvniekiem? Priekš kam mums visums atsūta maidzīvniekus, kaķus un suņus? Parunāsim šobrīd pagaidām par viņiem. Maidzīvnieki savieno mūs ar dabu. Jā, cilvēki izveidoja civilizāciju. Liekas, ka cilvēks ir uzvarējis dabu, bet patiesībā mūsu saknes vienmēr paliek tur. Vienmēr tur bija, ir un vienmēr būs. Kaķi un suņi, šie dzīvnieki palīdz nostiprināt šīs saknes. Kaķi un suņi mums ir atsūtīti priekš tā, lai mēs no viņiem mācītos. Jā, ne tikai suņus vajag dresēt, audzināt, bet arī no viņiem vajag mācīties. Mācīties dabiskumu un patiesumu. Kaķis suns tev nekad nenodos tevi, kaut arī cilvēks bieži vien viņus nodot. Lai vai ko tu darītu, lai vai kas notiktu ar tevi, ja dzīvnieks tevi mīl, suns kaķis, tad viņi būs līdz galam kopā ar tevi. Un kā mēs komunicējam ar dzīvniekiem, dzīvnieki mūs attīra. Un cilvēku prāts ir iekārtots tā, ka viņā mīt ļoti daudz diezgan viltības, mantkārības. Šie dzīvnieki ir atsūtīti priekš tā, lai mēs to sabalansētu, lai mēs neatrautos no patiesuma un lai attīstība notiktu harmoniski. Jo, kad mēs komunicējam, patiešām attīramies un pat fiziskā plānā. Tiem, kuriem ir maidzīvnieki, tie zina, ka bieži vien kaķis vai suns paņem no mums negatīvās domas un emocijas negatīvās. Tāpēc attiecamies pret tiem ar patiesu mīlestību, tieši tāpat, kā viņi attiecas pret mums. Principā viņi mums ir vajadzīgi, tāpēc dzīvi kā tādu vajag mīlēt. Priekš visuma cilvēka dzīve, kaķa dzīve, suņa dzīve vai jebkura kukaiņa dzīve. Priekš visuma ir vienāda, un visums absolūti netaisa nekādas atšķirības. Visums pret visiem attiecas vienādi. Jā, mums katram ir dažādi ķermeņi. Ķermenis tas ir tikai matērija. Dzīve, kuros ir mūsos, tā ir viena, un to svarīgi atcerēties un mīlēt.